bet tur vēl nav nekas nodots. Tur, kad nodos, tad būs jāpārtais. Te jau balva ir saņemta, kurš kam pūš pīlītis. Latvijas attīstības stratēģija. Tur bija varianti ieņemt Rīgu, saplūst ar Rīgu, mūsu mīļais Latvijas plasts. Viņi ir atzinuši savu vainu, aizmirstām un nekad ar viņiem nesadarbojamies. Jelgavas trimerētāji. Nu jā, mums ir dzīvnieku problēmas apkaimē, dzīvnieki. Dzīvnieki ir visur, bet mums ir 2 pavasara zvaigznes. Nekas redz, begemots nevar viens pats staigāt. Kurš māks zupu vārīt? Mēs atradīsim. Mēs noteikti atradīsim. Labi. Labdien, Ilze, vēlreiz. Labrīt, labdien, jā. Apsveicu tevi jau ar 3. raidierakstu sākumu. Mēs plešamies plašumā, augam lielumā un kā tevi gājis pa šo laiku? Nu, es domāju, mums ir gājis ļoti interesanti, ļoti dinamiski un jā, paliek arvien interesantāk, vairāk informācijas, vairāk atsauksmju. Es skatījos arī tas mūsu kanāla apmeklējums. Tā, salīdzinot priekš mums ir ok, nekāda vaina. Aicināsim vairāk skatīties. Vienīgi, kas man tā izbrīnīja, salīdzinot mūsu YouTube kanāla abonentu skaitu pret mūsu biedru skaitu, tur baigā nesakritība. Tā kā varbūt aicināsim biedrus pieabonēties pie mūsu YouTube kanāla. Tas kaut kā palīdzētu arī. Vispār mēs varētu noskaidrot, kur vairāk skatās to video tieši YouTube vai caur Facebook lapu, bet viņš aiziet tā kā uz YouTube. Pareiz? Jā, jau tāpat aiziet YouTube. Tā kā, nu jā, caur kurien tur iet, tad tā statistika jāapskatās. Paskatīsimies. Tā, nu kas ir mums noticis par šo laiku starp 2. raidierakstu un 3. raidierakstu? Man ir pienācis, mums uz e-pastu pienācis jautājums par to, vai mūsu apkaimes biedrībā var iestāties arī Dobeles šosejas, nu, ja brauc uz Dobeli, kreisās puses iedzīvotāji. Kā tev liekas, var? Mierīgi. Protams. Kamēr nav savas apkaimes, tikmēr var droši nākt pie mums. Kopā jautrāk, kopā lielāka jauda. Tieši tā, ja patīk tas, ko mēs darām, kādi mums ir tie ceļi, virzieni un gājieni, tad droši pulciņā var pieteikties. Man šķiet, ka mums jau ir kāds. Mums ir no otras puses. Jā, gan vairāk biedrībā, un jo vairāk labas lietas līnijās tajā grupā, man šeit ir vēl vairāk cilvēku no otras puses ceļa. Tā kā droši var arī no citām vietām. Jo tas plāns jau mums ir tāds attīstītās apkaimju biedrības, lai Jelgavā būtu vairāk, un katra biedrība pa savu kaut kādu teritoriju apkaimi rūpētos, zinātu, attīstītu, un tad kopā mēs būtu lielāks spēks un teikšana. Tieši tā. Kas vēl mums bija interesanta lieta mūsu mazajā apkaimītē, kad cilvēki ziņoja, kad zemesargi pa grāviem skraidot un ar močiem braucot un ko tik tur nedarot. Tā kā izrādās, ka mums bija zemesargu mācības. Jā, mēs varētu uzzināt sīkāk, ja viņi padalītos. Vai tas ir slēpteni? Jā, zemesargu mācības pa mūsu apkaimi. Tur rakstīja, kad notika zemesargu 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta bataljonas zemesargu plānveida apmācības. Kā to var izrunāt? 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta bataljonu. 4. Kurzemes brigāde. Tātad ir vairākas. 1., 2., 3., 4., 50 un 4. 52. Mums vajadzīgs eksperts. Tas ir apmēram tā kā valsts ieņēmuma dienestā dažiem tiem darbiniekiem,
kuras tur nodaļas, apakšnodaļas un vēl tur baigi pa priekš daudz jāiemācās vispār, kurā bataljonā tu atrodies, ka ir zemesardze. Jā, es domāju, ka mēs varētu kādā vienā no nākamajiem raidījumiem uzaicināt mūsu biedrības vienu no biedriem, kurš ir profiņš jautājumos par drošību un tām lietām, lai pastāst, kas mūsu apkaimē, kā tur izskatās un kas būtu jādara tajā saucamajā X stundā. Jo mums jau bija šī tikšanās pāris mēnešus atpakaļ, tā bija ļoti vērtīga. Iespējams, tu biji tur, ja? Nē, es pati nebiju, biju ģimene aizgājusi, bet es domāju, ka ir vērts atkal kaut ko atgādināt, atjaunot, varbūt vēlreiz sasaukt kopā, varbūt šobrīd būtu vēl lielāka iniciatīva un interese. Mēs arī varam noklāt lielāku auditoriju. Jā. Šiem jautājumiem. Tie ir ļoti būtiski. Man arī interesē, ja es toreiz netiku, diemžēl, bet jā, tas ir aktuāli un vajadzīgi zināt katram. Tā. Es varu palielīties marta sākumā. Pirmā nedēļā es biju uz vienu pasākumu, ko es īsti nezinu, kas viņu organizēja. Organizēja vai tas Zemgales tirdzniecības, rūpniecības kamera vai kā sauc to ZPKRC. Zemgales. Sveic ielā. Tas bija Latvijas tirdzniecības kamera, ir zemkameras izveidota domnīca Lāzera, kura ir profiņi ir uztaisījuši tādu pētījumu Latvijas attīstības stratēģija Latvija 2040. gadā. Kāda varētu būt attīstības stratēģijas. Tur 4 veidu stratēģijas. Viņi interesantajā Lāzera mājaslapā var atrast, palasīt, bet atnāca uzaicinājums, piedāvājums piedalīties tādā pasākumā. Tur bija rakstīts Latvijas attīstības stratēģija 2040 un aizmugurē Jelgava 2040. Es domāju, Jelgava būtu interesanti, ko ir papētījuši. Rakstīju organizatoriem, lai atsūta iepriekš, lai var saprast, jo tur diskusija un iepazīties. Beigās man atsūtīja ziņu no paša Lāzera, kad Jelgavu mēs neesam pētījuši. Tas droši vien tikai pielikts, ka Jelgava ir kaut kādi plāni līdz 40 gadam. Bet neko reāli tādu pa Jelgavu nesaklausīju. Tur bija varianti ieņemt Rīgu, saplūst ar Rīgu un tā, bet tādas elementāras vienkāršas lietas, kas manā uztverē ir būtiskākas tur, ko darīt ar novadu. Vai Jelgavai novadu apvienoties vai ne. Tur jau arī uzreiz, ja apvienojās Jelgava novads, tur uzreiz citi cipari parādās. Vai ar tiem var tikt galā vai nevar. Nekas tāds nebija. Bija Stroda kungs, piemēram, priecīgi stāstīja, ka viss ir vislabākajā kārtībā, attīstība ir perfekta, viss ir. Un kad to nemaz tā, es sapratu, ka 40. gadu nemaz nevar prognozēt, jo tik labi vēl neviens neko nav piedzīvojis, kā būs 40. Jelgavā. Bet, jā. Vai viņi minēja, kāpēc tieši šāds 20-40, kāpēc ne 20-30? Tas tā kā nedaudz prognozējumāks. Nezinu. Tas ir jāpalasa, varbūt es palaidu garām tajā. Es izlasīju to lielo pētījumu attīstības stratēģijas, jo katrā valstī jau ir tādi institūti, kuri pēta un modelē dažādas situācijas, kā valstī attīstīties. Pie mums nekas tāds nav, mēs ejam, kā mēs ejam. Kā sanāk, tā mums ir. Bet šitais tā iniciatīva, tā Lāzera ir, es domāju, ļoti apsveicama lieta. Un tur profesionāli cilvēki, ekonomisti un vēl dažādi speciālisti ir apvienojušies un savus viedokļus izsaka. Interesanti palasīt, bet pa Jelgavu tur bija maz. Vairāk gan izskatījās kā mūsu vadošās Jelgavas partijas pirmsvēlēšanas kampaņas sākšanās. Okay. Es tieši domāju, vai tur noteikti bija uzaicināti jelgavnieki, vai tad jelgavnieki neprezentēja savu ideju par 40. Nē, tur nebija nekas tāds. Nebija. Okay.
Vēl viens no tādiem aktuāliem jautājumiem mums ir mūsu mīļais Latvijas pasts. Joprojām. Tas ir vienkārši unikāli. Es nesaprotu, kā var normāli iestādi, ja manā uzņēmumā būtu tāds ČP, es ātri atrisinātu. Bet tur, es saprotu, Latvijas pasts nav vairs, nav, es nezinu, kādu vēl iestādi varētu salīdzināt. Pasu galds vai es nezinu vēl kaut. Tur ir reāli uzņēmums strādā pēc biznesa principiem. Bet šobrīd ir tā, ka viņi ir atzinuši savu vainu, kad nav atbilstoši visiem noteikumiem piegādājuši mūsu sūtījumu, nodrošinājuši mūsu pakalpojumu, ko mēs esam nopirkuši. Viņi ir gatavi atmaksāt mums samaksu par pakalpojumu. Bet labi. Es viņiem saku, ok, tu samaksās par pakalpojumu, bet ir izčakarēti materiāli. Jā. Saku, kas par to? Tā nav viņa darīšana. Tā kā ir jautājums, ko daram tālāk? Aizmirstam un nekad ar viņiem nesadarbojamies, vai tomēr kaut kā risinam? Starp citu, mēs varētu uzdot jautājumu mūsu skatītājiem, ko darīt ar Latvijas pastu? Turpināt cīnīties, lai viņi atmaksā visu skādi, ko ir nodarījuši, vai likt mierā un aizmirst un ar labām atmiņām par viņiem domāt un nekad mūžā vairs nesadarboties? Es jau domāju, ka nekāds mierā nevar būt. Vēl mums pastāv patērētāju tiesību aizsardzības institūcijas. Tas ir kareivīgi, noskaņot. Protams. Galu galā par to mēs esam samaksājuši pakalpojums tik un tā, kaut arī tas nav pilnvērtīgi izpildīts materiāls, pat neizlietotos viņi nevar atgriezt. Mums tas viss ir jāsāk atkal no sākuma, mums ir jāmeklē jauns piegādātājs, jāpasūta materiāli, jāmeklē jauns piegādātājs. Tas arī maksā, labi, viņi pakalpojumi atskata, bet tie materiāli, labi, nav daudz, bet tomēr attieksme, princips, Tad jau jebkur tu vari, jebkādu pakalpojumu paņem. Es arī piekrītu, ka vajadzētu. Bet, uzrakstam komentāros, ko labāk. Un vēl, vai ir piedāvājumā zinām citi pakalpojumu sniedzēji, kas mums varētu? Jā, ja kāds zina, lūdzu arī padalāties, vai kāds vēl bez Latvijas pasta var nodrošināt piegādi paskastīties, vismaz mūsu apkaimē. Jā. Jo kad es skatījos, baigie varianti nebija. Jājautā. Aktivizēsim arī tad mēs savus resursus. Sliktākā gadījumā pa līnijām paši arī Mums ir līnijās, mums ir tāda jauno mopēdistu. Tas ir kaut kāds jaunums. Viņiem tāds jocīgs nosaukums. Jelgavas trimerētāji. Droši vien, ka pie mums jātrimerē, un tas mopēds skan tāpat kā trimers brīžiem. Varbūt ar tiem čaļiem var sarunāt, ka viņi izlaiž pa ielām. Iepazīst teritoriju, izdara labu darbu, un ir viens no supportiem, atbalsta mehānismiem lielai biedrībai. Jā, labi ideja. Tā, ko mēs vēl? Mums ir dzīvnieku problēmas apkaimē, dzīvnieki. Kaut gan, Dzīvnieki ir visur, bet mums ir 2 pavasara zvaigznes, kas pēdējās nedēļās ļoti aktīvi aizlaižās no mājām. Tas problēmas vairāk ar tur konkrētiem dzīvniekiem dažiem ir. Protams, sāpīgs arī moments ir tas, ka ja cilvēks uzrunā suņa īpašnieku, kurš ir izgājis pastaigā ar suni bez pavadas un lūdzu varbūt tomēr likt pie pavadas vai aizrāda, vai, protams, nezinām toni un kontekstu, bet saņem pretī diezgan nievājošas un agresīvas atbildes. Tas arī nav forši. Tomēr vajadzētu ievērot, ka dzīvniekam ir jābūt pie
piesaitīts un lai mēs visi vienlīdzīgi droši jūtamies uz ielas. Nu jā, būsim kaut kā savstarpēji cieņpilni, laipnāki un tā, tomēr dzīvojam vienā vietā. Nu zini, kā kādreiz sanāks dzīvē, ka vajadzēs kāda padoma atbalstu un tā tālāk, ka to ar visiem būsi slikti izrunājies, un tieši tā. Tev neviens negribēs ar tevi pēc tam komunicēt. Un mums jau arī ir sava veida līdzi jušana arī šiem nelaimīgiem saimniekiem, kuri, protams, ir ļoti atbildīgi par to, ka tie suņi aizlaižās, un tai pašā laikā viņi ir nelaimīgi, jo viņus nevar atrast un noķert, un mēs esam uzrunājuši arī palīdzēt viņiem, ja ir nepieciešamība, un arī, ja citiem ir kāda aktuāla vai akūta problēma, noteikti par to vajag runāt, jo nevajag gaidīt, kad notiks kaut kas slikts. Jā, jārisina ir šie jautājumi, kaut kā jāskatās, varbūt tiešām, ja vajag kādu palīdzību, vai var rakstīt, ziņot, un tad jau kaut kā organizēsimies, lai to varētu paveikt. Bet es domāju, ka mēs arī kaut kad tuvākā laikā arī parunāsim ar cilvēkiem, kuri zina, pārzina un saprot kaut kādu dzīvnieku turēšanas noteikumus. Vajag pavadu, nevajag pavadu, var ar radio pavadu staigāt, var radio sēt. Visi jautājumi, kas attiecās pret dzīvnieku turēšanu un kustību pārvietošanos, tur redzēja agresīvu suni vai tev bailes, kas jādara, jāzvana, nav jāzvana, ja pazvani kaut kam, cik tas maksā, kam jāmaksā un tā tālāk. Es pats nezinu, kā tas viss. Jo kaimiņi jau šajās sarunās pat izsakās, ka, ja tiek noplosīti vairāki dzīvnieki, tad tas suns jau ir pārāk agresīvs. Jā, tas ir jautājums. Jā, cik daudz ir tā mērīšanas skala, cik ir jānokož vai cik ir jāiekož, lai suns būtu jālikvidē vai jākonstatē, ka viņam ir kādas agresijas. Psihiskas problēmas. Psihiskas arī problēmas, jā. Tas ir fakts, jā. Jo, piemēram, man bija ļoti interesanti, ka aizved vienu savu kaķi pie vetārsta un man arī bija satraumējies pavasara cīņās un teica, ka pēc Latvijas Republikas likumdošanas nevakcinēts, nečipots un nekastrēts kaķis ārā nevar iet. Tev tāds ir? Vēl nav kastrēts. Čipots un vakcinēts ir, bet kastrēts nav. Bet, par to man arī jāparūpēs. Bet jā, man tā tieši noteica un ierakstīja tajā aprakstā, ko iedeva ārsts, ka pēc Latvijas Republikas likumdošanas tādi kaķi ārā staigāt nevar, nedrīkst. Redz, tad ir, jā, tas ir. Paskatīsimies kādu spečuku, kurš mums varētu šos jautājumus izskaidrot tādā cilvēciskā valodā, lai nav tīri juridiski pēc MK noteikumiem, kur droši vien pēc tur nevar saprast, kurš noteikums ir pa kaķi, kurš ir pa suni. Jā. Ir jau vēl šīņšilas, pitoni, ir tīģeri. Es ceru, ja kādam ir kāds eksotiskais dzīvnieks mūsu apkaimē, varbūt var padalīties, aiziesim ciemos, paskatīties, kā aug krokodīļi, begemoti, mazums, kas var būt mūsu apkaimē. Jā, jo labturības noteikumi ir ļoti būtiski. Nekastrēts dinozaurs, nekastrēts begemots nevar viens pats staigāt pa apkaimi. Pa apkaimes ielām, jā. Lielos vilcienos esam izskrējuši cauri, kas ir noticis, ko mēs darīsim. Jā, pa pastu ir. Šodien mums vēl bija paredzēta tikšanās ar pilnsabiedrību JKP, nezinu, kā tas sauc, Jelgavas komunālie pakalpojumi. Vēl vakarā mēs vienojāmies, ka tiksimies, bet, laiks ir kāds ir, gripa plosās un šodien atbildīgie darbinieki, kas bija solījušies atnākt ciemos, ir apslimuši. Novēlam veselību un izveseļošanos. Bet, mēs ļoti gatavojāmies šai tikšanās. Mūsu čati plīsa. Jā, un paldies par šiem iesūtītajiem jautājumiem, viedokļiem. Mēs tiešām sagatavojām jautājumus uz 2 lapām. Un
tagad nekas cits mums neatliek, kā iesūtīt. Tie nav visi? Tie nav visi, jā, ka mēs iesūtīsim, lai sagatavo rakstiskas atbildes mums, jo tiešām iedzīvotājiem jautājumi ir vairāk kā atbilžu. Jā, ir jautājumi daudz, it kā viņi ir vienkārši, bet ļoti būtiski būtu atbildi saņemt oficiālu no amatpersonām, nevis kā mēs man liekas tā, un es te kur tā. Bet, jā, tos te mēs jautājumus aizsūtīsim rakstiski, ar elektroniski parakstītu vēstuli, sagaidīsim atbildi, un tad mēs varēsim iepazīstināt ar to visu. Jautājumi bija daudz, jā, un paldies. Un tiešām aktuāls tēmas. Gan cenas, gan apjoms, gan kā šķirot, gan par medikamentiem, gan par ķīmiskām vielām. Lielformāta un elektroprecēm, par laikiem un tilpumiem un ļoti daudz jautājumu. Ko es vēl gribēju pateikt? Es vēl gribēju pateikt, ka tu esi bijusi pastaigā par Jelgavā Pilssalas ielu. Nē, vēl nē. Es lasu, ka Pilssalas iela ir nominēta jaunā inženieru būve, izcīnījusi pilsētu pārbūvēta Pilssalas ielu un labiekārtot teritoriju Jelgavā. Viņi ir vinējusi konkursā tā iela, kas iet gar pili tur projām, kur ir tās laivu bāzes. Tur es kaut kad gāju, jā, un balvu arī es redzēju bildē. Jā, tad tā ir tā iela. Jā, bet te baigi raksta, kad... Lai gan es zinu, kad gāju, tad man likās, ka tie bruģakmenīši tur bija tādi izļodzījušies. Es neesmu bijis vēl. Man, diemžēl, nav sanācis tur. Es tikai līdz pilī esmu bijis tālāk, es tur neesmu. Bet te ir rakstīts, ka viss ir noslēdzās oktobrī, un tur viss ir forši balva saņemta. Bet es atcerējos, kad pieņēma Jelgavas budžetu, tajā sēdē bija jautājums, viens no deputātiem iesniedz priekšlikumu, kad vajag izbūvēt laivu nolaišanu ūdenī, jo tā, kas tur ir uztaisīta, viņa nekam nederot, ka tur parastie nevarot. Un tad, kurš tur no deputātiem teica, bet tur vēl nav nekas nodots, tur, kad nodos, tad būs jāpārtais. Tad te jau balva ir saņemta, viss ir noslēdzies oktobrī. Tā kurš kam pūš pīlītis? Jā, būs jāpainteresējās, kā tur iet to laivu nolaišanu. Taču mēs vēl zinām, par ko varam parunāt? Par projektiem. Ātri. Par... Biedrību projektiem, biedrību iespējām. Jā, līdzdalības projektā ir jaunumi. Tas, kur mēs pagājušajā gadā piedalījāmies ar rotaļu laukumu. Jā. Šogad visas pašvaldības šos projektus liks vienā platformā. Caur to arī balsos. Ja nemaldos, es nesagatavoju, bija Geo kaut kāds nosaukums. Bet tas vēl būs jābalso no vienas platformas. Nebūs tas tur, kas pagājušajā gadā bija kaut kāds jocīgais tur. Jā, bet interesantākais fakts ir tas, ka varēs balsot tikai vienu reizi par izvēlēto projektu. Un projektu iesniegšana būs ap lieldienām. Un šķiet, aktīvs tas balsojums būs 8 nedēļas. Tāpēc aicinām... 8 nedēļas? Man liekas, ka teicis 8 nedēļas, bet man tiešām ir jāpārliecinās vēlreiz. Nāks tuvāk, nākamajos raidījumos apskatīsim konkrētāk, bet tiešām svarīgākais fakts bija, ka vienu reizi, vienu vispār reizi... Bet tas ir forši. Nē, tas tiešām ir forši. Tu izvēlies un visu, un nevajag katru dienu atcerēties, ka... Bet ir deklarētie, ja, vieti? Jā, protams, deklarētie vai īpašums konkrētajā pašvaldībā. Un tad vēl... Tad svarīgi ir sākt apdomāt un iesūtīt idejas, ko mēs kā biedrība varam iesūtīt, realizēt, jo iespējams, ja mēs kaut ko lielāku vēlamies, tur ir vajadzīgi projekti, tad iesniegt projektu, tas nav tā. Bet sagatavošana ar maksāt tur, tāpat tādu projektu pa vēl ar nevar dabūt uztaisīt. Jā, jo tas... jādomā jau laicīgi. Un kā otrs tāds aktuālais ir kultūras padomes projekts
kurā mēs arī varbūt varam piedalīties. Kultūras padoms, tas Jelgavas? Jā, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kultūras padomes projekts. Pirmais konkurss par tradicionālu kultūras projektu īstenošanai dažādās kultūras un mākslas nozarēs. Mēs arī vajadzīgas idejas. Ja ir iespējas, cilvēkiem ir idejas, bet viņi var uzrakstīt projektu, bet mēs varam palīdzēt realizēšanā, lūdzu, jo tā ir vēl viena iespēja, kā mēs varam attīstīt apkaimi, piedāvāt dažādus gan pakalpojumus, gan pasākumus. Tāpat mūsu tirdziņa ideja joprojām virmo gaisā un ir joprojām kultūra jāparunā ar bibliotēku. Mums ir lieliska biblioteka, kura ir kultūras, mūsu apkaimes kultūras centrs. Biblioteka. Jā. Tās idejas. Gaidām idejas. Lai varam saprast, komentāros. Lai varam saprast, kā realizēt. Klausies, man ienāca prātā drīzumā, kad ir tā lielā talka? Arī aprīlī, manuprāt. Tev traki patīk talkoties? Bija pāris gadus atpakaļ, biju aktīvi talkot. Kā tu skaties uz šī gada? Jāorganizējas un jātalko, jo, ja tu paskaties, tās ielas ir diezgan piemētātas. Nesaprotu, kāpēc mēs paši piemētājam ar kaut kādām kafijas turziņām vai konfešu papīriem. Nebanu kāds atbrauc un kaut ko speciāli izmet. Jā. Par talku varētu padomāt. Labi, katrs šodien, kad primāri savu pagalmu ņems un apkārtni priekšā, bet kaut kādu kopā sanākšanu uz... Kādu? Zupu? Zupu, lielo katlu, jā. Kāpēc ne? Tas varētu organizēt. Jā, tas būtu lieliski. Kurš māks zupu vārīt? Mēs atradīsim. Mēs noteikti atradīsim. Atradīsim? Labi. Kādu zupu? Skābeņu zupu, saļanku vai rakstām komentāros? Pagaidām to, ko mēs varam šeit no studijas nodot informāciju, tas būtu tā kā viss. Mēģināsim vēl aktuālo informāciju kustināt, meklēt atbildīgos, kuriem uzdot jautājumus. Cerams, iepriekšējā raidījumā noskatījāties mūsu izbraukuma raidījumu bibliotēkā un atklājām, ka tas ir tāds labs formāts. Dinamisks formāts. Jā, kad cilvēki nevienmēr ir tādi drosmīgi atnākt uz studiju, bet savā vidē jūtas ļoti labi un komfortabli un daudz var pastāstīt, un tas pat ir foršāk. Jā, tiekamies! Paldies! Atā!